Labdien, dārgie televīzijas skatītāji! Kā jau redzat, Silvestra sāls, Silvestra sviests. Ko tad mēs pagatavosim? Gardēži var sarosīties. Šodien ar Oļegu pagatavosim kaut ko īpašu. Paldies sālim, paldies arī sviestam. Oļeg, ko tad mēs pagatavosim? Pastāsti. Pateicoties sālim un sviestam. Mēs nomizosim ābolu. Kā mēs nomizosim ābolu? Droši vien pievienojot arī sviestu, Silvestra. Nē, sviestu mēs nepievienosim, tātad mēs sākam... Sapratu? Es tevi sapratu, Oļeg. Lietosim sāli šodien. Sāls būs lielā daudzumā vajadzīgs. Sviestu varbūt pēc tam pievienosim. Silvestra mēs nepievienosim arī ne sāli, ne sviestu, mēs šo ābolu vienkārši nomizosim. Aizsaprotu. Mizas salīsim vēlāk, droši vien. Pievienosim arī mizām, saprotu, sāli un sviestu. Sāli mēs nepievienosim, arī beigās nepievienosim. Un kas tad mums te tāds garšīgs top? Es vienkārši parādīšu skatītājiem, kā nomizot ābolu. Lai tiešām tev nevajadzēs sāli. Ļoti labs Silvestras sāls, es tev iesaku. Oļeg, pamēģini. Lūk, ābols ir nomizots, mēs viņu pārgriežam uz pusēm. Ko mēs darām tālāk? Izņemam serdīti. Lūk, mūsu sviests, Silvestras sviests, serdītes liksim sviestā, miziņas atsevišķi mēs neliksim ne sviestā, ne sālī, ne serdes, ne mizas. Mēs viņu vienkārši pārgriežam uz pusēm. Un lūk, mēs esam ieguvuši šādu ēdienu, kā mizots ābols. Skatītāji, dārgie, nedaudz uzberam sālīti, iesmēram serdīti ar sviestu un aiziet pa pirmo zornes. Paldies Silvestra sālim, paldies Silvestra sviestam. Bez tā visi nekas nebūtu sanācis, lai jums labi garšo. Tie, kur mums uz pretī uz vārdu uniformās, vēl kur ir riteņi? Apmainīt? Nē. Ko nē? Nemainīšu riteni, Pret ko? pret krekliņiem? Es saku pret uzreiz velokurieram vārdā. Klausies, Vova, tev ir kādreiz bijusi presīga? Man nekad nav bijusi. Kāda presīga, redzīt, kas tu smejies? Man patīkais. Jā, tu jābūt gatavs savu mēlu apkārt. Tā ir. Tu ir tērēts, Vovčik. Nu jā. Es mēģināju kaut kādu speciālu diētu, lai dabūtu savu peldariņu nos. Jā, pēdējos 3 mēnešus ēdu tikai jāņoks. Un kā reizes vietā man sāk skruļoties mati, aug tūsis, un visu laiku gribas pa lielam. Gribētos tagad arī... Ja tev gadījumā sagribas, tad tur ir būda. Jā, es jau tikko ieņēmu par laiku, tā kā drīz vajadzētu būt signāliem. Tikpat labi tu vari iet arī tur krūmos. Jā, vai arī tur, vai tur. Vovčik, tu redzēji, kad pabeigdējiem? Tādi staldi. Paskaties. Tas nav Roma? Jā, Roma. Čau, Roma. Atceries, es tev paliku parādā par geto burgeru. Es tev gribētu atdot parādu. Kā tad tu man atūsi? Naudā, baudā vai graudā? Visādi var. Es skatos, tev bota atstējusies. Jā, aizsien gan. Vova! Nu, ko vajag gailēm? Nezini, kā presīti dabūt? Zinu. Vai tu harizmā uz pretējo? Kas ir? Es joprojām nesaprotu. Tādu jautājumu? Jā. Nu, ko tev jautājumu? Varbūt tu atbildēsi. Pa pusē lietu vietas. Es reku, pretējās teikt, mīri velokurieram komandā pretīgi uz aizskrienat. Jūs divreiz uzstāst pretīgi? Kas ir? Paskaņa. Es saku, uzstāstīt velokurieram komandā, es saku pretiņus. Uzreiz getiņā. Gulīšām pretīgi ovācijās. Nu jā, bet nu nav jau, kas atbalsta mūs. Kādā sauc uzreiz? Jā, uzreiz. Kas tieši? Mana ogres trikotāšas slamiņā. Tev tā nedaudz slapš. Kas tas par balto pleķi? Šitas? Šitas man no rīta kefīrs izlīja. No šitāda laika pats mazais dots pats sāk trīcēt. Tev jau tur nav kam trīcēt. Ir augsts.
Vienīgais, kas man var tā glābt, ir tavs latgaļu lūpiņas. A cik ļoti tu mani mīli? Tā kā esmu puika mīl kūku. Tas tavs mīļākais salīdzinājums? Nē. Tā kā čigāns mīl Lombardu. Tu paņem līdz gumiju? Paga, aizd momentī. April. April. Tālāk spēlējam. Manas jaunās jenotātas kurpes paliks slapjas. Tāpat tev Es saku, jaunās kurpes paliks Man slapjas. vienalga par tām pastāvām. Paliks tāpat. Vecais piebremzē bišau. Es palieku riebīgs jau. Tu apakšā nāc pie mums. Apakšā nav ko darīt. Nu, dzīvi palikšie indiāņi. Kā jūtaties? Pilnīgi miklēsim. Te jums pasaprāj. Davai, svētā Beatrice, dod šurp. 9 pērkoni miklē zālēs, tā kā nosauc tā kā dievga biksis. Nu, mēs padzīvosim zaļā apelsīnī. Nu, blondais grēk kāp augšā bikšaki. It's a rainy man, aleluja, it's a rainy man, aleluja. Spēlējam to spēli, ko mēs spēlējam ķēguma teltī. Kurš liks manai čūskai dejot? Vatačāk, negribu tavu čūsku. April. Nu ko, kāds uztaisīt? Viņas divreiz aizskrējuši ir pretī Saulē futbolā 3 pendelēs. Vai tev veicās, vai ne? Tādā ziņā. Nu veicās, jā. Iesitu iepriekšējā spēlē 1 golu, tad vismaz. Linards mani sauc. Es tie ilgi stāvu, tāds diezgan saguris esmu. Tā arī sliktāk redzēt, jā. Sveiks, Linārds. Kāds būs tavs uzdevums? Tu tagad iesi tev uz priekšu, vanskāsies pa priekšu visur, skatīsies, kas jauns, jā, visu, atnāksi man un ziņosi. Pietiek, visu es tevi laižu vaļā. Ej, skaties, kas notiek. Apakaļ, nelūrēt apakaļ. Nu golu, tad vismaz. Uztaisīt viņu salika vai apakaļ aizgāja? Uztaisīt. Ko tad? Nē, es jautāju, vai iztaisīt. Es kārtībā. Es saku, uztaisīt viņu aizgāja pendelēs vai salika? Vai uztaisīt pendelēs vai salika? Nē, nu jā. Yes. I say yes. Yeah, you know me. Yeah. Super, yes. You know to Kentucky. I can't believe it, yes. What? Unbelievable. Yes. Good. You are nice. You are good. Welcome. Yes, spinning around. Yes. On the round. Yes, true. That is true. Yeah. Apple. Never. Veči, pa daudz, pa traku. Jā. Veči, man liekas, mūs filmē. Neaizraujamies pārāk. Lai filmē. Atver! Runā lēnāk. Es saku, 3-3 uztaisīt. Pretī aizgāja, vai salikās, vai vinēja, vai uzreiz bulīšos. Kas tad? Čau, es esmu Stīvs no Austrālijas, un man ļoti patīk visādas lietas, tādas ekstrēmas, un man patīk, kad man zvēra kož un metās virsū. Nāciet. Mēs esam dziļi džungļos, ja? Un tagad ir ļoti jāuzmanās, jo Lausa mamma ar mazo bērniņu ar tepat guļ. Un paskatieties, kāda smuka birka, ja? Bet tā mamma izskatās mierīgi, ja? Bet patiesībā, paskatieties, cik viņai ir ļaunas acis, vai ne? Un viņa grib uzskreizt jums, kurā brīdī mesties virsū. Skatieties, kāds notiek. Bet nebaidieties, zvērnie koži, ja? Paši redzat, mēs esam pašā džungļu viducī, vai ne? Nāciet šur. Re, šitas te tīģers. Es viņu uzvelku uz rokas. Un ko viņš dara? Viņš metās man uz rīkles. Kaut kur mēģina aizskumt pie Lauvas mātes. Es jau, protams, turos pretī, bet es neko nevaru izdarīt. Jūs paši redzat, cik tas ir nežēlīgi, ja? Šis krokodils
kurš šeit guļ, un es neko nenojaušu, un viņš man uzmetās virsū. Viņš atās, redziet, mana galva ir viņa rīklē, bet nebaidieties. Tas nav nekas. Es viņam uzlecu virsū, paņem rīkli, jūs paši redzat, ja? Skatieties. Un te es aizspiežu ciet zobus viņam, tad es viņu bišķiņ paskaitu, ja? Un tad jau es eju tālāk. Kāpēc viņi uzsēd augot? Tie klienti un apkārt viņi stāv Red Bullā. Kaut kāds ir pretenzijas vai kaut kāds kontrastā aiziet? Nu, manuprāt, es nezinu pat. Grūts jautājums, tāds, ja? Nu jā. Mēs gribētu beigt mūsu šo raidījumus tādas muzikālas, pozitīvas nots. Pie mums ciemos ir redzat studijā izraujušies no savas koncertūras Kantoras 05. Labvakar, puiši! Labvakar, Viestur! Vēl pirms mēs sākam mūsu interesanto sarunu, es gribētu atsveicināt jūsu atmiņā šīs vasaras lielāko notikumu populārās mūzikas dzīvē Latvijā. Tātad, lūk, šis singls, ar ko šie puiši ir kļuvuši zināmi slaveni. Un 1, 2, 1, 2, 3. Smēķi, smēķi, mana tēva smēķi, manas mātes smēķi, piedodiet. Jā, Viestur, lūk, tas arī bija mūsu video. Izdevības gribu atkal noreklamēt mūsu jauno vinilu. Lūk, operators var parādīt. Paldies. Mums ir arī karaokas versija. Ļoti labs gabals, iesaku. Un tāpat arī CD formātā. Mums viss tas ir pieejams, dziesmas tās pašas vecās. Ir arī kasetēs. Jā, kasete ir lietota, diemžēl, bet ko es gribēju, neliela atkāpe, varbūt Tēva smēķi ir dziesma, Melnais krauklis. Parādīs man, tā parādīs. Jā, Caur sidraba birzi gāju, un daudz citu slavenu gabalu, kā arī Čikitītis Valmainais draugs, ar kuru droši vien mēs jums, nu jā, mēs ar to arī pabeigsim mūsu pārraidi. Dzīve ir skaista, remix variantā. Tātad. Nu, kā varbūt jums nāk tā mūzika? Nu, kā iedvesmu? Viestur tu varbūt nezini, bet mūzika vienmēr nāk no sirds. Saproti. Un varbūt atskaņojamies vienu fragmentu no dziesmas Čikitītis Valmainais draugs. Ļoti jā, ar prieku klausīsimies, jā. Es savukārt no jums jau atvados uz tikšanās, lai jums laimīgi. Kantoras 05. 1, 2, 1, 2, 3. Čikitītās Valmainais draugs. Ar to mēs atsargāmies. Tu pats kā fans esi atnācis salikt viņus dejām kaut kādā riteņiem ekstrīmā Grīziņkalnā kaut kādas perspektīvas skaties uz tādas situācijas, tev patīk? Nu, man viss tā kā patīk, gan dejošana, gan ekstrīm. Es atnāku tā kā asu izjūtu dēļ, un arī laba mūzika šeit ir. Tādēļ. Jā. Mūsu jaunā firma Autoskapis pilsētā ir ieviesis pavisam jaunu transporta līdzekli. Tas ir lēts transports. Maksā pavisam latu vai 20 centīmus, ir ērti pieejams jebkuram pilsētas iedzīvotājam. Daudz droši vien jau ir pamanījuši jaunās auto novietnes pilsētā un nepaies garām tām nepamanīdami. Tātad vispirmām kārtām šo jauno dampi raujam ārā no garāžas. Dampīt nododam mūsu auto korifēju rokās, lai tad speciālists raksturo šo jauno glīto autiņu. Tātad ļoti veiksmīgs ir hatchback risinājums. Vienīgais mīnus viņam atkal ir tas, kad ir niecīga pašmasa 1,5 kg. Riepas ir diezgan sliktā stāvoklī, un es domāju, ka arī lielie ražotāji nepiegādās šīm automašīnām konkrētajām savus ražojumus, savas riepas. Bet riepas ir labas, jā? Riepas ir labas, jā. Un centrālā atslēga. Tas nav mazsvarīgs faktors, kā ir ar to? Kā jūs paši redzat, atslēga tātad ir centrāla, viņa ir viena un lielisks risinājums. Tātad šis ir pilnīgi neuzlaužams kods un šifrs. Tātad mašīna, šīs dampītes nav aizdzenāmas. Uztaisīsim testa braucieni. Jauģi, lūdzu. Tātad, kā mēs redzam, stūri ir, nezinu vai veiksmīgs risinājums, bet viņš šoreiz nav pierastajā apaļajā formā, viņa ir taisna. Man, kā izbijušiem varbūt autosportistam teikšu, nepierasti, bet interesanti. Katrā ziņā tādi mīnus ir, bet man patīk tomēr. Aerodinamika, kuģi varbūt īsi. Aerodinamika, ir švaka. Teikšu atklāt, ir švaka, bet tomēr vēja pretestība ir maza. Švaka, bet labi pūst cauri. Jā, tas ir labs risinājums šim modelim konkrētajam. Tauģi, varbūt tagad īsumā par salonu. Vispārējais mums ir skaidrs. Kāpsim iekšā salonā. Tātad durvis ļoti lieliski, verās uz augšu, moderni.
Tad neliela piepūle, mēs jau atrodamies mašīnā. Diez, cik komfortabli viņi nav sakarā ar savu mazumu. Tātad, pagaidām es jūtos ērti. Mēģināsim, skatīsimies, kas būs tālāk. Varbūt palaidīsim mazā testa braucienā. Ir iespējams līzings. Vai tu pati kaut viņa savu vēju, vai kaut viņas laika ziņā? Kur uz futbolu? Prīzi skaties konservatīvu. Es nezinu, kā tā. Bet tu pat kaut kā grib viņus apakšā, vai tu tomēr kaut cilvēņu augšā? Es nezinu. Kā tev liekas? Es nezinu, tā reāli viduvēji. Tu tā kā vairāk sajūt viņus augšā. Tieši tā, jā, tieši tā, jā. Nekas manā dzīvē nav mainījies. Par to, ka es lasu, neesmu kaunējies. Es nemēdzu grāmatas lasot kļūdīties. Visu alfabētu es no sākuma līdz galam esmu zinājis. No pirmā burta līdz pat burtam R. Šī dzīve, ko es dzīvoju, ļoti maina mani. Tā lauž mani, jo kultūra pārņem mani. Varbūt kāds ir gatavs šeit spriest sodu pār mani, ka es lasu, analizēju un filozofēju. Analizēju un lasu un filozofēju. Bet daudz negatīvās likmes, ka es par daudz lasu, neataisnosies. Nīče, Kante, Voltērs, tos visus nosaukt es varu. Un man pašam ir svarīgi, ka es varu pateikt, es gandrīz visus patskaņus zinu. Ko, normāli iekačājām? Sūds kaut kāds. Labdien! Jā. Mēs ar papiņu gājām garām tīri, gribējām uzzināt, ko jūs te tirgojat. Kas jums te visās tajās plauktos ir? Mums ir plašs klāsts ar tapetēm. Nemēģiniet mūs apvārdot! Jā, nevajag mūs apmuļķot. Kāpēc jūs tās tāpēc ir 320 virs uzrakstīts? Tās tur ir tas kods. Kā kods? Reku tās ar 70 nieku! Jā, kāpēc tur ir 370? Tāds kods ir iekšā kases čekā. Kases čeku? Mums nevajag kases čeku, piemēram. Muļķības, ejam tālāk! Ejam tālāk, nāc papiņ. Kas šitie te jums tādi ir? Kas jums šitie ir? Tie ir dažādi tepiķi paraugi. Tepiķi paraugi, jā? Šitāds, piemēram, tepiķi, nē, papiņ šitāds interesē, jā? Šitāds, kāpēc jums ir? Tāda, lūk, ir cena 2,65 kvadrātmetri. Kāpēc tik dārgi? Tā viņš maksā, piemēram. Viņi grib iesmērēt koka imitāciju, es te šāds ir, vienolai no koka. Jā, tas nav koks, kāpēc jūs mums gribat iesmērēt koku, tas nemaz nav koks. Muļķības, jā. Ejam tālāk, papiņ, ejam. Kas jums šitie tādi ir? Ventilācijas trubām savienojumi. Kāpēc viņa šitien ir asnākā, tur tie vaka? Lai varētu savienot dažādas. Jūs mums gribat iesmērēt, ka nav vienādi gali abi divi? Var dabūt dažādas. Kāpēc jūs mums gribat, mums nevajag dažādas, mums vajag normāli, vai ne, papiņ? Muļķības, jā. Iesim tālāk, kas šitie te tādi ir? Tie ir slīpapīri. Savu mūžu neesmu redzējis silā krāsā slīpapīri. Jā, vai te viņam tādu ir jābūt? Tādus šobrīd ražo mūsdienās. Kāpēc viņi tādus ražo? Kam tas ir izdevīgi? Papiņ, kam tas ir izdevīgi? Kāpēc viņi tādus ražo? Ko? Atbildiet. Tādi viņi mums ir, diemžēl. Nē, jūs te strādājat, jūs kaut ko zinat vai nezināt? Kāpēc jūs te strādājat, ja jūs nezināt, kāpēc viņš ir tādā krāsā? Muļķības! Pasties, papiņ, kādas durvis, bez stikliem. Kā te bez stikliem durvis? Kur te viņas ir vajadzīgas? Stiklus jūs varētu ielikt tādus, kādus jūs vēlaties. Kāpēc nav uzreiz kaut kāds piedāvājums? Jā, tas jārunāja stiklnieku darbnīcā. Mēs esam veikalā, nevis stiklnieku darbnīcā. Kāpēc nav uzreiz stikli iekšā? Papiņ, kāpēc nav stikli? Mēs neesam muļķi! Jūs iedomāties, ka manam tēvam būtu brilles bez stikliem. Ko te viņš redz pasaulē? Neko viņš neredz. Papiņ, iesim prom no šitā veikala, iesim prom, te nekā labi. Texasas Strangers.
Nēģers, kad drīz nopijos. Nav ko vazāties. Par gandrīz tumšajām Teksasas ielām būtu sēdējis labāk mājās ar visu savu somiņu un skatījusies seriālus. Teksasas Strangers. Es gribu tevi tūlīt. Nodarbosimies ar sportu. Es izdarīšu visu, ko tu vēlies. 9, 9, 9. 9, 9, 9, 9. Katrs zvans piedalās konkursā. Vinē tikšanos ar mani. Bet, ja vēlies, vari pasūtīt pa pastu manas zeķītes. 9, 9, 9. 9, 9, 9, 9. Esiet sveicināti raidījumā Stāvokļa jautājums. Šovakar kopā ar jums būšu es, raidījuma vadītāja Baiba Saulīte, un mēs šovakar viesojamies pie Stankēviča ģimenes, kur ieņem augstu stāvokli sabiedrībā, un mēs viņiem palīdzēsim šo stāvokli mainīt. Tātad jūs esat gatavi ļaut pārveidot savu plašo, skaisto kamīnu zāli. Kādas ir jūsu fantāzijas? Kādu jūs to vēlētos redzēt? Vai man ir tādas fantāzijas? Labi, tagad jums būs jāizvācas uz kādu nedēļu, lai mēs varam ķerties pie darba. Mēs brauksim pie radiem uz Belastoku. Saša, kā tu domā pārveidot šo kamīnu zāli? Man liekas, ka ļoti daudz izmaiņas nav kardinālas veicamas, ja? Un mēs vienkārši drusciņi pamainīsim toņus, lietas dažas samainīsim vietām kaut kā. Un vecās lietas mēs dažas arī atstāsim, kas viņiem mīļ lietiņas. Tā. Nu ko, netērēsim laiku, ķersimies pie darba. Kā jūs jūtaties viesojoties pie saviem radiem Belastokā? Labi, un tagad ķersimies pie lietas. Kādu jūs vēlētos redzēt savu lielo, plašo kamīnu zāli? Es gribētu kaut ko zilu un lai būtu perlamutra lustra. Ja, brūnu toni arī vajag kaut kādu rūtainu grīdu. Kas varbūt jūs tā nepatīkami pārsteigtu? Puķis nevajag, Puķis nevajag. Labi, baudiet vēl atlikušās dienas un tad būs pārsteigums. Tas brīdis ir klāt. Aicināsim Stankēviča ģimeni novērtēt un priecāties par stāvokļu pārmaiņām. Nu, lūk jums. Nē, man patīk. Fantastiski. Fantastiski. Kā jūs to panācāt? Man trūkst vārdu. Tik daudz brūno toņu. Un zilas kastes. Reku malgašat tavu kaķi arī. Kaķis, mīts. Nē, paldies. Tagad mēs varēsim aicināt ciemiņus. Lai, lieliski. Un pudeles. Paldies. Hei, es esmu Harčo. Es Marčēlo, jo! Hei, mēs nodarbojamies ar ekstrīmu. Jā, es jau 2 dienas močīju ar dosku, baiga lavai. Tas ir cool, tas ir super, tas ir... Jā, tas ir pats labākais. Tas ir progresīvi. Ko jūs domājat? Var riktīgi nodauzīties, riktīgi asas izjūtas, super veči, super adrenalīni. Uz baigi patīk, kad sāp un kad šķīst asins pa gaisu. Jā, lieliski, un visi vēro skatās un šausminās. Un kas visvairāk patīk, tas, ka skatītājiem patīk, kā mums sāp. Hei, jau! Hei, jau, reku šito te es pārklājis vakar. Baigi labs pušums. Šito man Marčēlo šodien uzstrādāja.
Bet viņam ar galīgi nesojas, viņam atklājas auss. Kas ir mums tāds iecienītākais, progresīvākais, tas ir sišana galvu pret sienu. Tas ir nenormāli ekstremāli. Un kā jūs teicu, tas ir šausmīgi progresīvi. Ar galvu skriet sienā iekšā. Kas vēl mums patīk, tas ir motorzāts. Ar šito te vecīt, verķīt. Mēs tādu štelts aizam. Mēs šoms, mums ir vēl viens šoms, viņš nav mūzika. Mēs viņam pārzāģējām potīti vakar. Viņš nenormāli bļauj. Un tas bija progresīvi. Tas ir cool. Ej, Marčelo, nāc pasaka kaut ko cool. Kā jūties? Labais! Šitas ir labais. Man ir tāds besis. Pa trešdienām mēs metamies arī zem tramvaju citreiz. Baigi labā štēli tā ir, nenormāli. Tas ir trešdienās viss interesants Maskavas ielas tilplūd. Savas visekstrēmākās vēlmes jūs varēsiet piepildīt, ja jums būs dzīvības apdrošināšanas polise. Nežēlos sevi.